Saulainā svētdienā, 21. aprīlī, tika dots starts pirmajam kalnu riteņbraukšanas posmam, kurš norisinājās Ventspilī Piedzīvojuma parkā. Šajā dienā spīdēja silta saulīte, tāpēc dubļi trasē izpalika, bet trase nebija viegla. Trase ir sagatavota ļoti labi. Sakarā ar BMX trases celtniecību mazliet ir pārplānojums trasē vajadzīgs, bet tad to, es domāju, viņai paliks varbūt pat tikai labāka. Un šodien izskatās, ka ļoti jauks laiks un kaut kā dubļi varbūt pietrūks trasē. Varbūt pat pietrūkst. Ir ļoti sausa trase un sausām kājām var izbraukt un ļoti cieta, nav smilšains, teiksim, kā būtu pie jūras vasaras laikā. No braucēja viedokļa ir ideāla trase. Skatītājiem, protams, gribētos kaut ko varbūt vairāk, lai netīra muti ir un tā tālāk, bet ir, es domāju, perfekts sezonas sākums. Šajās sacensībās bija rekordliels dalībnieku skaits, tuvu pie 600 braucējiem. Speciāli maziem censoņiem bija izveidota trase, kur katrs varēja sev, savām mammām un tētiem pierādīt, ka arī viņi ir spēcīgi un var pārvarēt grūtības. Jāpiebilst, ka arī mazie entuziasti bija daudz ap 100 dalībniekiem. Tev būs jāstartē kopā ar puišiem vai ar meitenēm braukt? Ar meitenēm. Būs forši. Kā atzīst sacensību organizators Jānis Baltais-Brencis, tad sacensībās ieteicams piedalīties ar kalnu velosipēdiem, kuri ir izturīgāki un spēj pārvarēt dažādas meža takas, smiltis un ūdeni, bet izvēle paliek paša braucēja rokās. Sacensībās var piedalīties arī pa kādiem riteņiem, pat ar šādu BMX riteni, bet es domāju, ka man trasē viegli neklātos, tāpēc labāk braukt ar sagatavotu speciālu kalnu riteņbraukšanas velosipēdu. Kāpēc jūs nesat trasē? Skaidrs. Kas notikās? Ķēda. Aizķērās kaut kur? Jā. Pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē trasē kāds ļaundaris bija samainījis norādes un bija braucēji, kuri aizbrauca pa nepareizo ceļu, bet tas tika ātri novērsts un sacensības varēja turpināties. Vivus.lv 46 km maratonā visātrākais bija Matijs Preimanis, savukārt Latvijas valsts mežu pusmaratonā pie zelta godalgas tika Ivo Irbe. Nākamais posms paredzēts Apes mototrasē. Kristaps Priede, Mareks Sumļenis, Kurzemes televīzija.